Sijā Piejūra jau 3. gadu pēc kārtas organizēja skolēnu zīmēšanas konkursu Piejūras reģiona skolās. Vērtēšanas komisija izvērtēja iesniegtos darbus, kuri nonāks kalendārā, un to vidū ir arī Tukuma, Kandavas un Ēnguras novada skolēnu zīmējumi. Šogad skolēniem tika dots uzdevums savos zīmējumos attēlot sava novada pilsētas vai pagasta sakoptāko mīlētāko vietu vai vidus objektu. Skolēnu atsaucība ar katru gadu pieaug, un šogad konkursā piedalījās 22 Piejūras reģionā esošās izglītības iestādes, iesniedzot 97 zīmējumus. Skolēni savos zīmējumos galvenokārt bija izvēlējušies attēlot ūdenskrātuves, dzīvniekus, apskates objektus, muižas un pilis. Tukuma novada pašvaldība ir gandrīz atrisinājusi rindu problēmu uz vietu pašvaldības bērnu dārzā. Gada jubileju nosvinējusi jaunuzceltā pirmsskolas izglītības iestāde Kārlsons, bet decembra vidū pabeigta bērndārza Pepī būvniecība ar 140 vietām. Tam vēl palikuši iekšējās apdares darbi un teritorijas labiekārtošana. Kārlsons ir 3. bērndārzs Latvijā, kas pēdējo 2 gadu laikā uzbūvēts publiskās un privātās partnerības projektu ietvaros. 7. decembrī Rīgas Latviešu biedrības namā norisinājās turisma nozares gada nozīmīgākais pasākums – Latvijas turisma fórums 2012, kurā tika apbalvoti Latvijas veiksmīgākie jauno turisma produktu veidotāji. Kultūras turisma kategorijā par otru veiksmīgāko jauno turisma produktu atzīts Jaunmoku pils piedāvājums – atpūta Jaunmoku pilī, izzinot apkārtnes kultūru vēsturi. Dabas turisma kategorijā 3. vietu ieguva Ķemeru Nacionālā parka piedāvātais produkts – pa Ķemeru Nacionālā parka dziedējošās zelta dzīslas pēdām. Veselības turisma kategorijā Turisma attīstības valsts aģentūras vērtēšanas komisija piešķīra speciālu balvu Sijā Valgums pasaule. Turisma attīstības valsts aģentūras konkurss tika izsludināts ar mērķi veicināt jaunu turisma produktu attīstību un popularizēt tos.